iepazīstināt ar mūsu šodienas galveno viesi, doktoru Sju Stjuartu Smitu, kas ir grāmatas Rūpīgi kopts prāts autore, un uz dažiem galdiem mēs jau šo grāmatu redzam. Grāmata ir iztulkota latviešu valodā, un mums arī šīs grāmatas tulkojums latviešu valodā tiks prezentēts īsi pēc Sju lekcijas. Liels paldies! Esmu tiešām pagodināta un patīkami satraukta uzstāties jūsu priekšā, jo tiešām tas ir lieliski, ka grāmata tiek izdota latviešu valodā. Es runāšu par dažām būtiskākajām tēmām manā grāmatā, bet ja gribēsiet zināt vairāk, grāmata tomēr būs jāizlasa. Es zinu, ka daži jau to ir izlasījuši angļu valodā, un tāpēc es varbūt minēšu dažas lietas, kuras grāmatā nav. Šī grāmata tiešām pamatojas uz abiem manas dzīves, tostarp profesionālās dzīves aspektiem. Tātad es esmu profesionāla psihiatre, psihoterapeita, un no otras puses esmu arī dārzniece. Šis process sākās, kad es apprecējos ar savu vīru, Tomu Stjuartu Smitu, kurš savas karjeras laikā kļuva par slavenu dārzu dizaineri. Un kopā mums bija šī lieliskā iespēja sākt veidot dārzu ap mūsu māju. Un tas notika, teiksim, mūsu 20 gadus beigās vai 30 gadu vecuma sākumā. Jāsaka, ka mēs sākām pilnīgi no nulles, jo apkārt bija aramzeme. Un jāsaka, ka šajā grāmatā ir apvienoti daudzi aspekti, kas mani interesē, jo pirms medicīnas studijām es studēju angļu literatūru, tāpēc tur arī ir daudzi piemēri no literatūras. Piemēram, varbūt nav tik labi zināms, bet dzienīgs Wordsworths ne tikai lieliski rakstīja par dabu, bet viņš arī bija dārznieks, viņam tiešām patika pavadīt laiku dārzā. Šajā grāmatā arī ir daudz psiholoģijas un neirozinātnes, kā arī dažu to cilvēku personīgie stāsti, kurus es iztaujāju savu pētījumu gaitā, dodoties uz dažādiem projektiem, dažādās pasaules vietās. Un vēl savā grāmatā es arī gribēju dziļāk papētīt savu pieredzi saistībā ar dārziem, tāpēc tur arī ir daudzas manas sajūtas un manas domas. Viena no grāmatas tēmām ir paralēlo procesu ideja. Tātad šie procesi norisinās, kad mēs strādājam dārzā, aprūpējam augus, rūpējamies par šo zemes gabalu. Vienlaikus notiek arī kaut kas cits, varbūt zemapziņā mūsu prāts risina problēmas, domā par mūsu stresa faktoriem, trauksmes faktoriem un risina tos. Un šī procesa laikā mēs arī kopjam savu prātu. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti būtisks vēstījums pašreizējā brīdī, jo visā pasaulē pieaug garīgo slimību izplatības līmenis, teiksim, izdegšana, trauksme, depresija un tam līdzīgi. Mēs arī dzīvojam laikmetā, kad, ja mēs domājam par smadzenēm, tad mums uzreiz prātā nāk dators. Tā ir tā dominējušā metafora. Un es to redzu arī daudzās populārās neirozinātnes grupās. Cilvēki izmanto šo metaforu, lai stāstītu par smadzenēm, jo visi zin, kas ir programmatūra, kas ir aparatūra un tā tālāk. Bet ja mēs to izmantojam, lai stāstītu par smadzenēm, jā, it kā cilvēks saprot, bet no otras puses mēs pilnībā zaudējam šo savu cilvēcisko dabu. Un mēs jau tā dzīvojam laikmetā, kad daudz ir zaudējuši saikni ar dabu, un ja mēs sākam domāt par sevi kā par mašīnām, tad es domāju, ka laikam viss ir zaudēts. Grāmata daļēji ir par to, kā atrast ceļu pie sevis kā dabas daļas. Es domāju, ka sāksim ar dārza darbu pašu sākumu.
Šeit ir manas sēklas, manā siltumnīcā. Mani dēsti pavasarī. Un laikam tas mani piesaistīja dārzkopībai. Tieši šī te brīnišķīgā pārveide, transformācija no sēklas, kuru tiek lieta, kuru tiek aprūpēta, kurai tiek sekots. Bet lielākoties sēkla jau dīkst pati. Mēs vienkārši nodrošinam vidi. Jo viss, kas tajā sēklā ir iekodēts, tas viss arī izaugs. Ziemeļu puslodē, sākoties pandēmijai, mēs redzējām, ka bija aizvien lielāka interese par dārzkopību. Cilvēki sāka pirkt ļoti daudz sēklu, vismaz Lielbritānijā un arī daļā ASV. Dārzkopības centros vienkārši vairs nebija sēklu. Un es domāju, ka arī būtu noderīgi padomāt par šo laiku, jo tad bija tādi ļoti neskaidri laiki, bija liela trauksme. Viss, ko mēs gaidījām, bija jāceļ, jāatliek uz nenoteiktu laiku, teiksim, varbūt ģimenes svētki, atvaļinājums, kāzas vai kaut kas cits. Un dārzkopība deva cilvēkiem ļoti vienkāršu veidu, kaut ko, ko varbūt ar patīkumu, satraukumu gaidīt, kad nebija nekā cita, ko gaidīt. Un šādi dārzkopība var cilvēkiem palīdzēt ļoti tādā izteiktā, spēcīgā veidā. Ja kādam ir garīga slimība, teiksim, depresija vai liela trauksme, vai cilvēks atgūstas no traumas, tad domas par nākotni ir ļoti problemātiskas. Tas var šķist ļoti biedējoši. Cilvēki šķiet it kā iesprostot 4 sienās, ka nākotnes nekādas nav un visu laiku tiek domāts par pagātni. Un tad dārzkopība piedāvā varbūt kādu tādu ļoti vienkāršu veidu, kā izveidot sev šo te ieradumu, ka varbūt ir nedaudz jāpadomā par nākotni. Kaut kas varbūt ir jāgaida nākotnē. Un kad ir šis modelis iestrādājies, tad rodas arī jēga dzīvē, motivācija. Un, protams, tas var ļaut kādam varbūt uzsākt šo atlapšanas procesu. Vienkārši šī te vienkāršā domāšanas maiņa. Mēs nevaram par zemu novērtēt to spēju, teiksim, to ietekmi, kāda ir spējai domāt par nākotni uz mūsu garīgo veselību, jo mēs kā suga izceļamies ar to, ka mēs ļoti labi saprotam, ko mums vajadzētu gaidīt, un mums tiešām ir grūti, ja mēs nesaprotam, un ka mums nākotnē nav nekādas cerības. Vēl runājot par dārzkopību, nevar visu laiku atlikt. Mēs, protams, visi atliekam, mums grūti saņemties, un, principā, dzīvojam laikā, kad lietas var darīt jebkurā dienas laikā, jebkurā gada laikā, un tā mēs varam atlikt un atlikt un atlikt, bet dārzs to nepieļauj. Dārzs velk jūs iekšā šajā sezonu mijā, jo ir noteikts laiks, līdz kuram kaut kas jāizdara. Un, attiecīgi, mums ir šī dzīves struktūra, kas var ļoti noderēt. Teiksim, ja varbūt dzīve ir nogājusi no vēlamā ceļa, zudusi motivācija, ir grūti turpināt šo te dzīvi, tad varbūt tikai jāsāk ar pašu mazumiņu dārzā. Nedaudz, jo tas atkal ir stresa faktors, bet varbūt kaut kas pavisam nedaudz, par ko būtu jārūpējas. Kas ļauj veidot jau sākotnēji šīs pirmās attiecības. Un parādīšu, kur tad šīs sēklas nonāks. Šis ir mūsu dārzeņu dārzs, tur kaut kur apakšā arī ir dārzeņi, tikai puķus. Tas ir produktīvs dārzs, un principā šīs puķas ir iesējušās pašsējas ceļā. Pirmo reizi tās tika iesētas varbūt pirms 25 gadiem, tad magonis, verbēnis un citas. Un man patīk, ka tās atgriežas atkal manā dārzā, jo man ar to vairs nav nekādas saiknes.
Un es viņas atstāju, ja tās man īpaši netraucē. Un jāsaka, ka ziedi piesaista arī aputeksnētājus, un tas ir ļoti svarīgi, mums tas būtu jādara. Mums ir jāsēja šie ziedi, augi, kas piesaista aputeksnētājus, lai būtu vairāk šādu iespēju kukaiņiem. Un tas man arī stāsta par attiecībām, kādas varētu būt dārzos. Kādreiz dārzkopība nozīmē, ka mēs kontrolējam dabu, mēs dominējam pār dabu, piemēram, paskatoties uz klasiskiem formāliem franču dārziem. Tas savā ziņā ir tāds kā viens ekstrēms šis te skalas punkts. Bet tagad mēs dzīvojam ar dabu, mēs atbalstam dabu. Es domāju, ka šajā ziņā ir gan plusi un mīnusi. Varbūt dārzkopis var nedaudz iejaukties procesos, un mēs skatāmies, kas notiek, kas aug, kas neaug. Mēs ravējam. Man gan šķiet, ka daudzus nezāles var atstāt, ja tās pašas nesējas tālāk, jo vairāk ir sedzes, jo labāk augsnei. Es domāju, ka tas ir tā kā dialogs, kā klusa saruna. Protams, ir aizskavi. Bet, teiksim, dārzā kaut kas notiek, un dārzs uz to reaģē un parāda arī savu reakciju. Mēs gaidām, skatāmies, kas notiks tālāks. Jo mēs dārzā esam tikai viens no daudziem dažādiem organismiem, spēlētājiem, dārziem, mītniekiem. Man šķiet, ka dārzkopība ir vieta, kur apvienojas cilvēku radošā enerģija un dabas radošā enerģija. Un es domāju, ka tas ļauj padarīt dārzkopību par ļoti jaudīgu intervences rīku. Jā, ir šī terapeitiskā ietekme, un mums ir tas jādara, mums ir jāizvēlas. Un es domāju, ka šie ir ļoti spēcīgi tādi intervences rīki, bet mums ir jāspēr šis solis. Un es domāju, ka dārzā jau tik daudz notiek. Un es domāju, ka tas ir jautājums, kā mēs uz to reaģējam, kāda veida vide mēs nodrošinam, lai dotu šai radošajai enerģijai iespēju. Un mēs varam skatīties uz mūsu centienu rezultātiem. Mēs redzam, ka jā, mums ir izdevies kaut kas skaists, kaut kas labs un paaugstinās mūsu pašvērtējums. Bet mēs vienkārši esam ļāvuši dārzam augt. Es nedomāju, ka nekas cits var dot cilvēkam tik lielu apmierinātības sajūtu. Bet, protams, darbs dārzā ir smags. Bieži man runas beigās saka, ziniet, man dārzs tik milzīgu stresu rada, man visu laiku tur jācīnās ar to vai ar šo. Un es domāju, ka atbilde ir, jums ir reāli jāskatās uz to, cik jums ir laika. Labāk darīt kaut ko pavisam nelielu un audzēt to, kas jums patiešām patīk, nevis tāpēc, ka tas jādara. Es domāju, ka ir jāatrod pareizais līdzsvars un atbilstības starp dārzu un dārznieku. Gribētu pastāstīt par manu vectēvu Tedu Meju, kas bija viens no manas grāmatas iedvesmotājiem. Kā bērns es dzirdēju par viņa dzīvi no savas mātes. Šis ir Teds, mans vecais tēvs, pēc 60 gadu vecuma, siltumnīcā. Šeit viņš audzē orhidejas. Pirmā pasaules kara laikā viņam nācās pārdzīvot daudz ciešanu. Viņš bija zemūdenē jūrnieks. Viņš tika saņemts gūstā Turcijā. Un principā, laikam no 1915. gada līdz pat kara beigām viņš pavadīja, bija spiests pavadīt laiku darba nometnēs, kur bija ļoti smagi jāstrādā. Viņam izdevās izdzīvot, lai gan no komandas gāja bojā apmēram 70%. Viņš atgriezās Anglijā, bet viņš bija tiešām ļoti traumatizēts un novājināts.
mana vecmāmiņa viņu gaidīja, tad vēl viņi nebija precējušies, un viņš bija ārkārtīgi novājējis, un vecmāmiņa viņu atkopa, un flotes ārsti teica, ka diez vai viņš ilgāk par dažiem mēnešiem nodzīvos. Un vecmāmiņa viņu baroja ar nelielu daudzumu zupas reizi stundā, un jāsaka, ka viņš atguva lielā mērā savu spēku, bet viņš tāpat, viņa organisms nedarbojās pilnvērtīgi. Un tikai tad, kad viņam bija iespēja piedalīties 1 gada dārzkopības rehabilitācijas kursā, tikai tad viņš pilnībā atguva savu dzīvi. Un tad viņš uz visu mūžu iemīlēja dārzkopību. Pavisam drīz pēc tam man vecmāmiņa iegādājās nelielu fermu, kur izauga arī mana māte. Tētis nomira, kad man bija 12 gadi. Viņam bija augļu dārzs un bites un dārzeņu dārzs un eksotiski augi un puķis. Es domāju, ka Pirmā pasaules kara beigas bija brīdis, kad sākās dārzkopības terapijas uzplaukums, jo vienkārši tad bija tik ļoti daudz šo traumatizēto cilvēku. Un daudz vīri, kas atgriezās no frontes, vēlējās pamest pilsētas, baudīt šo mieru, kas ir iespējams dabā, laukos. Tas ir ļoti svarīgs fenomens. Demiens pirms manis runāja par biofīliju. Sociāli ekologs Kīstibls ir nācis klajā ar terminu steidzamā biofīlija. Tas ir tad, un ko mēs esam arī redzējuši jau daudzas reizes. Tātad šis ir fenomens, kas rodas pēc dabas katastrofām, pēc konfliktiem un arī kara laikā, ja vien tas ir iespējams, kad cilvēkiem ir gandrīz šī instinktīvā vajadzība stādīt kokus, sēt sēklas, atkal atjaunot šo saikni ar dabu un smelties spēkus šajā dabas atjaunošanās spējā. Un es parādīšu vienu piemēru ar dārzkopību kara laikā. Šis ir attēls no Imperiālā kara muzeja arhīva Londonā. Attēls ir uzņemts 15. gada pavasarī. Frontes pirmā līnija, rietumu fronte, tieši aiz pirmās līnijas ierakumiem. Kapteinis Ervings pēc šī attēla uzņemšanas gāja bojā. Un jāsaka, ka, protams, šis bija pirmais industriāla mēroga karš, bija briesmīga šī ainava. Bija milzīgi daudz bojā gājušo, tika iznīcināta zeme, ēkas, infrastruktūra, arī milzīgas bailes, protams. Vienlaikus bija jāsaglabā cerība, lai nekristu izmisumā. Un karavīri rakstīja uz mājām, lūdzu radinieks nosūtīt sēklas. Un tā bija tāda spontāna reakcija. Tad pie frontes pirmajām līnijām aiz ierakumiem tika veidoti nelieli dārzi. Un es arī savā grāmatā citēju karavīru vēstules, ka bija šīs nelielās skaistās saliņas, kur tika audzētas labi zināmi ziedaugi, varbūt kreses vai neļķītes, vai kaut kādas tādas vienkārši ziedi. Ka tā bija tāda kā psiholoģiskā izdzīvošanas līnija, kas ļauj viņiem arī redzēt citu alternatīvu realitāti. Tas bija kaut kas, kas bija saistīts ar drošību, ar mīlestību, ar mājām, ar skaistumu. Un tas bija veids, kā varbūt veidot šo te saikni ar dabu atkal. Un arī vācu karavīri darīja kaut ko ļoti līdzīgu. Parādīšu vēl vienu slaidu.
Vēl vēlāk kara laikā, kā jūs redzat, skotu kareivis, 17. gada oktobris. Un kas man patīk, ir, ka ir šis miers, ir koncentrācija, ir rūpes. To mēs redzam gan sejā, gan tajā veidā, kā šis cilvēks stāv. Un es domāju, ka ļoti svarīgi ir, ka jūs veidojat šīs aprūpēšanas attiecības. Ir jāsaprot, ka evolūcijas gaitā mūsu smadzenes ir attīstījušās tā, lai aprūpe mums šķitu kaut kas tāds, kas dod mums apmierinājumu. Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad aprūpē, tas šķiet kaut kas tāds nicināms, un kāpēc mums vispār tas būtu jādara, jo mēs esam materiālisti, mēs tikai gribam jaunas lietas, nevis turpināt lietot vecās, tās varbūt uzlabojot vai remontējot. Tomēr aprūpe, rūpes par kādu ir ārkārtīgi svarīgas, lai nodrošinātu labu garīgo veselību. Protams, ka aprūpe ir ļoti grūta, bet kāpēc šī te aprūpe ļauj mums atlapt? Un es domāju, ka kā suga mēs citādi nerūpētos par bērniem, bet aprūpe ir saistīta ar endorfīnu izdalīšanos smadzenēs, kas ir dabisks opioīds. Tātad attiecīgi šī aprūpes sistēma ir daļa no endorfīnu izstrādes un izdalas sistēmas. Un attiecīgi mēs gūstam šo patīkamās sajūtas, varbūt nedaudz garastāvoklis uzlabojas. Mums ir šī te sajūta, ka mēs esam guvuši kaut ko labu. Oksitocīns arī izdalās, kas sekmē saiknes veidošanos. Tas ietekmē arī amigdālu smadzenēs, kas ir baiļu centrus. Tiek arī samazināta stresa reakcija. Tad ir daudzi iemesli, kāpēc šādās situācijās, teiksim, vienkārši iesaiste šādās nelielās aprūpes darbībās, kad jūs atrodaties pašas destruktīvākās, šausminošākās situācijas vidū. Jums tur aktīvi ir jāpiedalās, bet vienlaikus šāda te rūpēšanās par kaut ko var tiešām ļaut būtiski atvieglot šīs te sliktās sajūtas, samazinātās. A few examples from the book. Es tagad parādīšu un runāšu par dažiem piemēriem no grāmatas. Šis ir viens no terapeitiskiem dārziem apvienotā karalistē, Braidvēlas organiskais dārzs, un tas ir ilgstošs garīgās aprūpes projekts, kas ilgst jau apmēram 20 gadu, un tas palīdz cilvēkiem ar smagām mentālajām slimībām, kuri ilgu laiku pavadījuši slimnīcās. Un 3 vai 4 rītus vai pēcpusdienas no nedēļas jau 2 gadu garumā programmas ietveros cilvēks ierodās šeit strādāt. Par ko es te gribētu runāt? Tātad dārza fiziskais izvietojums, varat redzēt, tas ir iežogots, tas atrodas Anglijā, mums ir daudz iežogoti dārzi, kas ir tipiski lauku mājām. Šie dārzi var būt mazāki, lielāki, vienmēr būtu dārziņu kā dārziņš, kas ir ierobežots. Un te ir brīnišķīgi terapeitiskie dārzi, kur cilvēks var zelt un dārzs var zelt. Dārzs pēc definīcijas ir it kā ierobežots lauks. Tur varētu arī nebūt nekāda nožogojuma, bet tam ir ierobežojums, sākums un beigas, un šī drošības sajūta ir fundamentāli svarīga, lai palīdzētu cilvēkiem pirmo reizi veidot šo, iet uz pārmaiņām, ko nodrošina terapeitiskais dārzs, jo līdz brīdim, kamēr tu nejūties drošs, tu neļaujies jaunai pieredzēji. Tikai jūtoties droši, tu ļaujies tam.
Un tas ir īpaši svarīgi visiem, kuri atveseļojās no PTSD, jo tur raksturīgais ir īpašs modrums. Tu visu laiku skanē apkārtni un meklē apdraudējumu. Un tātad dārzs ir šī vieta, ierobežotā vieta, kur tu vari justies drošs. Un tad ir, protams, mierinošas skaņas, vēja šalkas kokos, varbūt kāda ūdens čala, gaisma. Viss tas dod vēl savu papildus efektu. Un otrs aspekts, kas ir svarīgs šajā dārzā, ir iespēja ainavai, plašumam, kā arī iespēja kaut kur noslēpties. Tā ir tā ideālais līdzsvars, kas jāsaglabā, un lai mēs labi justos ikvienā vietā ainavā. Tātad mums ir jāredz, kur iet taciņa, mēs varam apskatīties uz kokiem, jūs varat redzēt debesis, jūs nejūtaties tā kā ierobežots vai arī tā kā notverts dārzā, bet vienlaicīgi tev ir arī tā sajūta, ka tā ir drošs patvērums un ka tas ir drošs. Vēl viena lieta, ko es gribēju minēt. Varat redzēt, šajā dārzā ir vairākas tādas precīzas vietas, proti augļu dārzs, sakņu dārzs, paceltās dobes, zemes līmeņa dobes, siltumnīca. Un augšējā pusē ir privātā dārza daļas, jeb tā kā parks, kur cilvēki var vienkārši būt dārzā un var nedarīt neko, sēdēt uz soliņa un ieklausīties dabā. Līdzīgi, kā to stāstīju šorīt par meža terapiju, kas ļauj tev sajust savas maņas, visas maņas. Vienkārši skatīties uz gaismu, kas nāk cauri lapām, pamanīt smaržas, kas ir tev apkārt dārzā. Un šī kombinācija būt un darīt dārzā ir ļoti svarīgi, ja izmantojam dārza terapiju, dārzkopības terapiju. Un es zinu, daudziem dārzniekiem tas var būt izaicinājums, un es arī pati kādu laiku tā domāju. Man ļoti kādreiz patika sakņu dārzs. Un tur visu laiku kaut kas jādara, un darāmā saraksts bija milzīgs un nebeidzošamies. Un vienu dienu es kādam izrādīju savu dārzu, un vienu brīdi es sapratu, ka šis ir pa ilgiem laikiem viens brīdis, kad es pati skatos savu dārzu un par to priecājos. Tā kā jābūt tam līdzsvaram starp darāmo un vienkārši ļaušanos būt, skatīt savu dārzu, būt klātesošam savā dārzā. Demiens arī minēja Alnap Zviedrijā jau savu pētījumu pašā sākumā. Tas bija ļoti svarīgs projekts, kas rezultējies virknē pētījumu par hortikultūras terapiju, ko izveidoja ainavu arhitekts Patriks Grāns, kurš tagad ir pensionējies, bet es gribēju parādīt šo bildi kā piemēru tam, cik svarīgi ir ļaut cilvēkiem vienkārši būt, atrasties dārzā. Programma nedaudz atšķirās no Braidwell programmas. Tā ir 12 nedēļu programma, sākotnējā programma, kas tika izveidota vairāk kā 15 gadus atpakaļ. Bija izveidota cilvēkiem tieši ar izdegšanas sindromu, kas bija izdeguši darbā. Un ko viņi secināja, ka cilvēki sākumā centās vienkārši izdarīt visu darbu, labi strādāt un gribēja būt labi un lai viņi lai viņus slavētu. Un pirmais uzdevums, pirmās 2 nedēļas, jūs nedarīsiet neko. Jūs sēdēsiet dārzā, lai atkal varētu savienoties ar savām sajūtām.
Un te ir liels akmens pie dīķa, kur arī cilvēki varēja sēdēt sakrustotām kājām un vienkārši atļauties nedarīt neko, atļauties ieklausīties sevi, un mums vairāk un vairāk tas ir nepieciešams. Sociālie mēdīji, e-pasti, ziņas, kas liek mums būt pieejamiem 24 stundas dienā, rezultējas, ka mums nav laika sev, nav laika atrast laiku, būt vienam, kur nu vēl dabā, un kur nu vēl komunicēt ar dabu, pavisam šajā pamat līmenī. Un šis projekts balstās uz amerikāņu psihoanalītiķu darbu, Haralda Sērva darbu, kurš miris jau 70. gados, un kurš savā laikā bija ārpus, jeb priekšā savam laikam. Viņš strādāja Trakonamā sākotnēji, un viņš jau tad uzsvēra, cik svarīgi ir koki viņa pacientiem, un sakot, ka daudzi cilvēki, daudzi pacienti izvēlējās kokus kā savus partnerus, ejot pie tiem runāt katru dienu. Un sakot, ka vissvarīgākās, protams, mums ir attiecības ar citiem cilvēkiem, jo mēs esam sociālas būtnes, un mums ir jāspēj komunicēt ar citiem cilvēkiem, bet tās var būt pārāk visaptverošas. Mūsu senči bija mednieki un vācēji, un tāpēc mūsu attiecības ar dabu, ar pasauli, ar apkārtni, mēs dažkārt to vispār neizprotam. Mēs esam to pazaudējuši. Mēs kokus redzam kā kaut kādu materiālu objektu. Tātad šeit ir koki, augi, ūdens, augi. Tie no mums neko neprasa un dod mums citu laika perspektīvu. Un tas var būt ļoti stabilizējoši un nomierinoši. Kad es pētīju un uzdevu jautājumus kara veterāniem, daudzi no viņiem spontāni izteicās par palīdzību, ko saņēma no koka vai kokiem. Jo koks ir tāds noturības simbols. Koks pārsvarā ir audzis visu mūsu mūžu un paliks pēc mums. Tas var dot tādu sazemējumu, ankura funkciju pildīt. Un runājot ar dažiem vīriem, tas bija gandrīz vai viņiem tā kā turēšanās pie dzīves, kaut kas uzticams, uz ko var paļauties. Viņi izgājuši cauri tādām pieredzēm, kas viņiem lika zaudēt uzticību cilvēciskumam kā tādam, un šis bija veids atpakaļ pie cilvēces. Es nedaudz parunāšu par Sigfrīdu Freudu, jo viņš arī manā darbā daudz figurē. Nav labi zināms tas, ka viņš bija ārkārtīgs dabas mīlis. Viņš ļoti mīlēja puķes, kā arī dārzus. Viņš pats gan nebija dārznieks, man šķiet, ka nekad, bet viņa meita Anna, kura arī kļuva par psihoanalītiķi, bērnu psihoanalītiķi, viņa bija dārzniece, un šī ir viņu ģimenes māja, kur viņi tēvs un Freids, un meita un Freids plānoja puķu dobi. Tur daudz kas ir mainījies, bet tur ir muzejs tagad. Freids pavadīja pēdējos savas dzīves gadus kā bēglis no nacistiskā režīma no Vācijas, kā puika. Freids klejoja pa Vīnes apkārtnes mežiem, atgriežoties pilnām rokām ziedu, kļūdams arī amatieris botāniķis. Un vēlāk dzīvē daudzus mēnešus viņš pavadīja klaiņojot pa kalniem, pa mežiem, vācot sēnes un ogas, mācot saviem bērniem atpazīt tās.
bet pēdējos 16 dzīves gadus viņam bija ļoti slikta veselība sākotnēji. Viņam bija izaugums mutē, kas izveidojās, transformējās par vēzi. Daļa no viņa žokļa bija jānoperē, bet bija ārkārtīgi daudz komplikāciju šī operācijai, un tādēļ viņš vairs nevarēja ceļot. Bet viņš atrada mierinājumu dārzā. Nav bildes Freuda muzejā dārzā, bet tur ir parks netālu. Bet pēc tam viņš pārvācās pēc iespējas no maija līdz septembrim uz ārpilsētas villu, un viņa pacienti devās pie viņu uz turieni. Un villu viņš izvēlējās, jo viņš skatoties, vai tur ir dārzs vai nav, jo dārzā viņš staigāja vairāk kārt dienā, ilgu laiku, un viņš patiešām pamanīja, kas dārzā mainās. Un šis ir vēl viens no aspektiem par to, ko dārzs var piedāvāt. Dārzs ir kā tāda mikropasaule, mikrokosmos, jo kaut kas vienmēr mainās, kaut kas jauns notiek, kaut kas mirst, kaut kas zied, kaut kas nes augļus, kaut kas spraucās ārā. Jo vairāk tu skaties uz savu dārzu, jo vairāk tu redzi, un tas bija tas, ko Freids darīja. Un tādēļ dārzi ir tik svarīgi tieši slimnīcās, piemēram, aprūpas namos. Un priekš ikviena, kurš pēkšņi saprot, ka ir slims vai ka ir vecs, ka tie nevar skraidīt pa mežiem un pļavām. Dārzs var dot šo sazemējumu un nodrošinājumu par dabas klātbūtni. Gribu parādīt vēl vienu bildi no Freida muzeja arhīva. Šī ir dārza gulta, kuru Freidam izveidoja jau esot Vīnē, Grinzings dārzos, un viņš šo krēslu paņēma sev līdz, kad viņš bēga kā bēglis, un tā tika izvietota Hamstedas dārzā, kur viņš pavadīja pēdējos dzīves gadus, un viņš varēja gulēt dārza gultā un skatīties uz puķēm, kurus viņš tā mīlēja. Viņš pieņēma viesus, guļot šai gultā, arī rakstīja. Viņš dzīvoja vispār ārā, cik vien iespējams. Un tas atgriežas, domājot par to, kā dārzi var tikt izmantoti hospisos, kad ir dzīves novakare būt iesprostotam kaut kādā klīniskā vidē, vienā telpiņā, nav nemaz priecīgi, bet skatoties uz debesīm, uz dabu sev apkārt, tu vari saprast, ka dzīve turpinās, ka pasaule turpinās, ko tu īstenībā nevari tā tik vienkārši iedomāties, būdams iespundēts palātā. Vēl viena svarīga lieta, ja runājam par to, ko es teicu iepriekš, par to, ka dārzs nepārtraukti mainās. Ir tīpaši dzīves beigās vai vecumā. Daudz cilvēki rod mierinājumu dārzā vai vēršas uz dārzu kā mierinājumu. Un daļa no tā ir izskaidrojuma ar tām sajūtām, ko mēs jūtam dārzā. Proti, ka dzīves nebeidzamība, kā arī dzīves, to, ka viss beidzās, ka nekas nav mūžīgs, bet notiek tāda simboliska izdzīvošana, ko mēs varam izbaudīt caur dārzu, kas var būt gana mierinošs, kā vienu gada laiku nenovēršami nomainīs otrs. Šī ir vēl viena bilde no mūsu sakņu dārza mājās, Delfīnijas. Man īpaši patīk šīs puķes un to, cik daudz dažādu zilā nokrāsas tur atrodamas. Dažkārt vienkārši apstājos un skatos uz viņām.
un skatos, kas notiek, un mums visiem ir tādi brīži, kad mēs apstājamies un skatāmies uz kaut ko skaistu, uz ziedu vai ko citu, kas liek mums apstāties kaut vai uz brīdi. Un pat ja mēs paši un pasaule nedaudz mainās caur šo pieredzi, un mēs sevi apzināmies šajā pieredzē, tā ir īslaicīga sajūta, bet tā dod man šo piepildījuma sajūtu, šo apmierinātības sajūtu. Un tas ir tas, ko arī skaistums, tas efekts, ko skaistums mūsos dod. Skaistums īstenībā mūsu smadzenes baro. Neirozinātnieks no Londonas universitātes veicis ārkārtīgi interesantus eksperimentus, izmantojot smadzeņu šūnas. Viņš specializējies neirozinātnē, estētikas neirozinātnē, ko sauc Semēja Zeki. Un viņš vēlējās pateikt, ka skaistumam ir savs paraksts. Proti, ja tu izjūti skaistumu caur skaistu dabu, mūziku, mākslu, ir kaut kas kopējs visām šīm brīnišķīguma pieredzēm. Proti, skaistuma tāds izjūta, kas aktivizē smadzenēs noteiktu vietu. Un viņš pat veic pētījumus uz matemātiķiem, kuru smadzenes reaģēja uz perfektu matemātisku formulu kā uz skaistumu, jo viņš vēlējās arī netaustāmas lietas un to atrast skaistumu, jo tas aktivizēja noteiktus centrus mūsu smadzenēs. Līdzīgi kā tas ir iemīloties, skaistums un mīlestība ir līdzīgas priekšējo un vidus korteksa daļu tas aktivizē. Mēs runājam par dabīgiem opioīdiem, serotonīna izdalīšanās un dopamīna izdalīšanās, kas veicina enerģiju. Tātad skaistums ir tāds kā barojošs, piepildošs elements, un daudz skaistumu mēs varam baudīt dārzā. Es tagad runāju ne tikai par puķu dārzu, protams, arī koki te no svara. Un tā ir tāda koncentrēta skaistuma deva, ko mēs saņemam ikdienas esot dārzā. Tam ir pārējošs efekts, bet tas atstāja caur šo neiroloģisko ķīmiju savas pēdas un savu nospiedumu. Un tam tā pēcreakcija, jeb pēc sekas, tas ir tāds miers. Vēl viens labs piemērs, vajadzība pēc skaistuma, to var ilustrēt caur labdarības trastu Lemon Tree Trust, kuri ASV veido dārzus dažādos bēgļu centros, piemēram, Kurdistānā un citur. Kad viņi pirms 10 gadiem sāka savu darbu, viņi bija ārkārtīgi pārsteigti par iznākumiem, jo bēgļu nometnēs bija nepietiekama pārtika, bet viņi bija pārsteigti par to, ka 70% no visiem bēgļiem vēlējās audzēt nevis dārzeņus, bet puķes, jo viņiem apkārt nebija nekāds cits skaistums. Un tie 30% tie bija ēšanai, bet tas, kas bija nepieciešams, bija šis transformējošais skaistums. Es minēšu Haroldu Vinekotu, jo arī viņš manā grāmatā ir pieminēts, tāpat kā Freids. Viņš mira 70. gados, viņš bija ārkārtīgi ietekmīgs, attīstot izpratni
par saskarsmi starp bērnu un zīdaini, spēlēšanos, jeb rotaļāšanos bērnībā, vajadzību pēc tā, kā arī to, cik nepieciešams spēlēties un radīt ir mums kā pieaugušajiem. Tas arī ir nepieciešams mūsu mentālās veselības stabilizēšanai. Mums ir nepieciešams attiet no realitātes. Viņš par to runāja, kā par pārējas vietu, kā pārējas telpu, kura mēs varam ieiet un kur varam dzīvot šajā fantāziju pasaulē, kas ļauj mums tā kā atpūsties. Un es domāju, ka dārzi šādu vietu piedāvā. Ja tu gribi dārzu, ja tev ir dārzs, ja tu tur sēdi, tu vienā brīdī tā kā aizsapņojies. Tie dārzi, tajos sēžot, mēs varam tā kā iziet no sevis, bet dārzs tāpat ir arī svarīga vieta fiziskai transformācijai. Tā ir tā kā pārējais pasaule, piemēram, piemājas dārziņš, kas atrodas starp māju no vienas puses un visu pārējo pasauli, vai tā būtu pilsēta vai lauki, dārzi, ir tā kā starpneši starp pasauli un māju, un līdzīgi tā ir arī slimnīcās. Šie ir Horācija dārzi, Dēmiens jau minēja par Kidvestu, un tas turpinās, šī labdarības projekta turpinās un turpinās. Ir izveidoti vēl 7 dārzi, vienu no šiem dārziem arhitektēja mans vīrs, ortopēdijas centrs Stambulā, un šī labdarība ir izdarījusi tik daudz, lai viestu uzmanību tam, cik svarīgi ir dārzu klātbūtne slimnīcās. Pēdējā pusgadsimtā vismaz apvienotajā karalistē lielākā daļa slimnīcu nojauca savus dārzus, izvietojot tur autonovietnes. Viktorijas slimnīcām, visām psihiatrijas iestādēm arī bija dārzi, bet mēs to visu nojaucām, iznīcinājām. Un šī labdarība strādā ar pacientiem, kas atveseļojās pēc mugurkaula traumām. Viņi parasti slimnīcā pavada 6 līdz 9 mēnešus, jo tā ir šausmīga trauma, kam ne tikai fiziski, bet arī garīgi traumatizējoša lieta. Un pirms šis dārzs tika izveidots, vispār nebija ārpuse, kur iziet. Cilvēki dzīvoja tikai un vienīgi 6 līdz 9 mēnešus palātā. Vienīgais, kur viņi varēja iziet ārā, ja kāds varēja viņus aizripināt uz autonovietni. Un Horācijs, kurš to visu uzsaka, viņš bija ārkārtīgi, kā pacients, viņš bija šausmās. Viņam patika daba, un viņš nevarēja iziet ārā, bet viņš pēc tam traģiski gāja bojā, bet viņa vecāki turpināja šo darbu. Viņa uzsāka to darbu, un tas ļoti, ļoti palīdzēja šajās labdarības organizācijas uzsāktais darbs visam tai ideoloģijai apvienotā karalistē mainīties. Te varat redzēt vēl vienu bildi, piemēram, atgriežoties Florence Nightingales laikā, kad cilvēkus izveda gultās ārā dārzos, ka tagad tas notiek atkal. Arī šis pacients ir ar mugurkaula traumu. Tur ir nepieciešams izveidot ļoti labas takas, lai tur nebūtu nekādu skrambu, lai nebūtu nekādu plaisu, jo šiem cilvēkiem vajag plūdeni tikt pārvietotiem, tur nedrīkst būt nekādu satricinājumu, tas var rezultēties papildus spazmās, bet, vēl vairāk ir nepieciešams šiem pacientiem izjust sezonālās pārmaiņas,
un vienmēr šajā dārzā ir kaut kas jauns, kaut kas mainīgs, un es zinu, runājot ar pacientiem šajās palātās, šajā nodaļā, viņi runāja ne tikai par pašu atveseļošanos, bet arī par attiecībām ar savu ģimeni, ar tuvākajiem cilvēkiem. Brīnišķīga vieta, kur vispār runāt, sākot runāt par to, kas notiek dārzā. Tāda dalīts prieks par to, kas notiek dārzā. Tagad nedaudz pastāstīšu par dārziem cietumos, jo jāsaka, ka apmeklējums šajā projektā Raikers salā. Šis projekts mani tiešām iespaidoja. To vada Ņujorkas dārzkopības biedrība, un mani tiešām pārsteidza saruna ar dažiem vīriem un sievām, kuri teica, ka cik ātri dārzkopība viņiem lika saprast, ka viņi ir izdarījuši kaut ko nozīmīgu, jēgpilnu. Šie bija recidīvisti, un viņi gribēja pārraut šo te aburto loku. Bieži viņi nebija mācījušies. Viņi nekad, principā, nejūtās, ka būtu izdarījuši kaut ko, ar ko varētu savā dzīvē lepoties. Un jāsaka, kabaču audzēšana, kabaču novākšana un zupas vārīšana no kabačiem un ēšana kopā ar citiem, tas ir kaut kas ļoti vienkārši, bet tie ir taustāmi rezultāti, ko jūs savam darbam redzat, ar ko jūs varat lepoties. Un šādu lietu ietekmi nevajadzētu novērtēt par zemu. Vēl slaids no cita cietuma projekta, San Kventinas cietums, San Francisco, Kalifornijā. Šis ir iekšējs dārzkopības projekts, un tagad līdzīgas iniciatīvas šī projekta īsteno arī 8 citos Kalifornijas cietumos, jo šis projekts bija ļoti sekmīgs. Tajā laikā tas bija ļoti pretrunīga ideja, jo tika teikts, kāpēc cietumniekiem vispār kaut kāds skaistums vajadzīgs. Kāpēc? Bija pat tādas dusmas, kāpēc viņiem tas pienākās. Es runāju ar cilvēku, kas ir izveidojuši šo labdarības organizāciju un organizē šos te projektus. Un šo projektu īstenošanas laikā tika atklāts, ka tad, kad jūs iemācāties par kaut ko rūpēties, jūs gribat to aizsargāt. Tas ļauj cilvēkiem mainīt savu domāšanu. Viņi sāk rūpēties par citiem, viņi saprot, ko tas nozīmē. Viņi saprot, ko nozīmē, ka tu vērtē dzīvību, augstu vērtē dzīvību, ka tu rūpējies par citiem. Gan šis projekts, gan Raikers Island cietums, tur bija tāda neliela teritorija, bet nav jābūt lielām platībām, lai radītu ietekmi. Jāsaka, ka šiem dārza projektiem ir milzīga ietekme uz recidīvismu. Un, teiksim, šādos projektos var strādāt praksē, pēc tam var līdzīgi praksē strādāt kopienas dārzos, kopienā apzaļumot noteiktas teritorijas, kur varbūt nav šādu zaļo zonu. Principā, tas ir tāds kā sociālā taisnīguma projekts. Bet, lai nosaukt skaitļus, recidīvisma rādītājs ASV cietumos un Lielbritānijā ir līdzīgi, ir apmēram tātad 60% no bijušiem cietumniekiem atgriežas cietumā 3 gadu laikā. Bet šo 2 projektu rezultātā šis rādītājs samazinās līdz 10–15%, kas ir milzīga pāreja. Tas būtiski maina cilvēku dzīvi. Nobeigumā pastāstīšu par vairākiem kopienas projektiem, jo man šķiet, ka šajā laikmetā dārzkopība, kad ir izirušas kopienas un kad ir aizvien vairāk cilvēku, kur ir vientuļi, kur jūtas izolēti, šajā ziņā dārzkopība var tiešām palīdzēt. Šis ir projekts Ņujorkā,
ko organizē Ņujorkas Botāniskais dārzs un Starptautiskā glābšanas komiteja. Šo projektu sauc Jaunās saknes, un šis projekts palīdz bēgļiem iedzīvoties jaunajā mītnes valstī. Šis projekts tika izveidots 2013. gadā, tagad izskatās šādi. Kā jūs redzat, apkārt ir ceļi, ielas, bet jūs ieiet pa vārtiem un jūs esat pilnīgi citā pasaulē. Šī vieta ir atvērta ārpasaulē, jo ir neliels tirdziņš, kur var iegādāties produktus. Cilvēki šajā dārzā runā daudzās valodās, bet viņiem ir kopēja augu valoda. Un šādi dārzi sekmē cilvēcisko kontaktu. Un tas darbojas daudzos dažādos līmeņos, bet principā dārzkopība ir kā sociālais tilts, un man šis termins patīk, šī ideja patīk, jo es domāju, ka tas ir pats par sevi saprotams. Ir drošības sajūta, ir kopīgi uzdevumi, kopīgs prieks, kopīga ēšana, dalīšanās ar ēdienu. Cilvēki varbūt nojauc savus aizsargmūrus. Ir pētījumi, kas liecina, ka ja cilvēki atrodas dabiskos apstākļos, tad viņi ir empātiskāki, viens pret otru devīgāki. Un no pētījumiem mēs arī zinām, kopienu dārzi un kopienu parki uzlabo kaimiņu attiecības, jo cilvēki tad grib viens ar otru iepazīties, grib iepazīt savus kaimiņus. Šis ir jauniešu projekts. Manuprāt, Čikāgā saucās Vēja pilsēta, jauniešu ražas projekts, to organizē Botāniskais dārzs. Un tiek strādāts ar riskam pakļautiem jauniešiem, teiksim, tādiem, kas varētu pamest skolu, nonāk kaut kādās problēmās. Daži jau ir uz pašas pēdējās robežas. Viņi dodas pēc skolas uz šo dārzu un arī vasaras laikā, periodā no māja līdz oktobrim. Viņiem ir daudz spēļu, daudz grupu aktivitāšu, daudz prieka šajā dārzā. Man tiešām likās, ka tas ir ļoti forši, kad es apmeklēju. Viņi audzē augus, audzē dārzeņus, pārdod tirdziņā. Jaunieši redz, kādi ir augļi viņu darbam. Viņi redz, ka tas tiek viss pārdots tirdziņā. Jāsaka, šī projekta uzsākšana, īstenošana, jauniešu piesaistīšana. Tas prasīja pārvarēt vairākus šķēršļus. Pirmkārt, finansiālo. Jāsaka, ka tiek maksāta neliela naudas summa par dalību projektā. Ir ne tikai biofīlija, bet arī biofobija, jo daudziem jauniešiem ideja par to, ka varētu ielikt rokas zemē, tas viņiem liekas kaut kas šausminošs. Viņi gandrīz neko par augiem nezina, viņi neatpazīst augus, viņi ir kā akli dabā, viņi neredz kādas atšķirības starp augiem, jo viņiem vispār ar augiem nekādas saskares nav bijis. Šis ir ļoti pakāpenisks process. Projekts iedrošina cilvēkus piedalīties vismaz 2 gadus, ja tas ir iespējams, un rezultāti liecina, ka daudz vairāk jauniešu, kas ir piedalījušies šajā projektā, ka viņi turpina mācīties vidusskolās. Tas palīdz viņiem mainīt šo trajektoriju, pa kuru viņi dodās. Nav jau tā, ka viņi kļūst visi par dārzniekiem, tas arī netiek gaidīts. Es domāju, nodrošinot tādu vidi, kur ir iespēja apgūt jaunas lietas, teiksim, par dzīvi, par cilvēkiem. Tas var notikt šajā drošajā vidē. Dienvidu Čikāgā ir ļoti daudz vardarbīgu noziegumu, izmantojot ieročus, un tā ir grūta, sarežģīta vieta, kur dziedot, un dārzs viņiem ir tāda kā sava paradīze. Un pašās beigās nedaudz pastāstīšu par projektu mūsu dārzā Searchhillā. Mēs īstenojam kopā šo te projektu ar manu vīru un ar manu dēlu. Dēls projektēja šo ēku, ko jūs redzat, gandrīz ir pabeigta.
pašlaik tiek liktas grīdas. Mēs strādājam ar Hertfordšīras garīgās veselības projektu Sunnyside Rural Trust, kas piedāvā dārzkopības pieredzi, apmācību pieaugušajiem ar mācību grūtībām. Viņiem vēl ir 3 bāzes Hertfordšīrā, viena no tām ir vairāk tā kā tāda neliela saimniecība, bet šis projekts būs ļoti neliela stādaudzētava, daudzgadīgi augi tiks pavairoti. Pa kreisi ir dārzeņu zona, kur mēs piešķirsim varbūt tādas nelielas gabaliņus, zemes gabaliņus cilvēkiem, kuri dzīvo ejamā attālumā, ja viņiem sava dārza nav. Un vislabākā daļa dārza tiek saukta par augu biblioteku. Toms to kopā ar savu komandu ir izveidojis. Šis ir attēls no šīs augu bibliotekas, uzņemts šovasar. 1500 dažādi daudzgadīgie augi, izkārtoti tādos kvadrāta veida laukumos, kas ir ļoti labs resurs dizaineriem, dārzkopjiem. Ņemot vērā šo daudzveidību, šī dārza daļa ir ļoti terapeitiska. Kad pie mums ierodas skolēni, viņi tiešām sajūt šo piedzīvojumu un pētnieku sajūtu, jo var pa šiem celiņiem skriet turpu šurpu. Un vēl pēdējais attēls kopienas dārzeņu zona. Mums ir brīnišķīga brīvprātīgo komanda, kas mums palīdz rūpēties par augu biblioteku. Kreisi redzat Milijas Jūtoru, kas ir daļa no Toma dizaina komandas. Viņam rūpējas par augu biblioteku. Mums šis ir ļoti aizraujošs jauns projekts, kurā satiekas viss, ko es esmu apguvusi rakstot grāmatu. Tomam arī tas ir kaut kas jauns, jo viņš ir daudz mācījies par augiem, bet tagad mums ir iespēja apvienot 2 mūsu profesionālās jomas, kas tiešām ir ļoti jauki, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir šāda iespēja. Un ar to arī beigšu. Thank you, Sue, for the wonderful talk. Liels paldies par brīnišķīgo prezentāciju un arī par grāmatu. Un tagad ir laiks jautājumiem. Es izmantošu savu moderatoru amatu, lai uzdot pirmo jautājumu. Esmu bērnu psihiatrs, un mani ļoti interesē, teiksim, jūs esat izskatījuši dažādus pierādījumus, redzējusi vairākus projektus. Vai jūs varētu vairāk pastāstīt par to, kā šī prakse ir izmantojama, kāda veida grupās, teiksim, tieši saistībā ar bērnu populāciju? Es domāju, ka dārzkopība var palīdzēt visu vecumu cilvēkiem, bet bērniem, man liekas, tas ir vēl svarīgāk. Un mēs arī šo ēku, ko mēs ceļam, izmantosim līdzīgā projektā, lai piedāvātu ne tikai apmācības un lekcijas par maksu, bet mēs arī aicināsim vietējās skolas ierasties ar klasēm, lai bērni varbūt varētu pavadīt laiku ārā, bet vienlaikus arī apgūtu lietas par dabu, jo pie mums tiek mācīts skolā par klimata pārmaiņām, un es domāju, ka vislabāk par to mācīties ir dārzā, nevis abstrakti uz tāfeles. Jo citādi tas ir ļoti depresīvi, un bērniem var šķist, ka viņi jau neko tur nevar mainīt, bet ja tas notiek dārzā, tad var redzēt, ka ir lietas, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu dabu. Mēs varbūt nevaram uzreiz pazemināt temperatūru, bet ir lietas, ko mēs varam darīt. Un es domāju, ka šis aspekts bērniem ir ļoti svarīgs. Saprast šo dabu, saprast
cik lielā mērā varam pozitīvi iejaukties šajos procesos, jo ne viss, ko cilvēki dara dabā, ne visam tam ir jābūt traucējošam un kaitējošam. Arī ekotrauksme šī ir tāda aizvien aktuālāka problēma jauniešiem. Viņi bērni un jaunieši pastāvīgi satrauc par klimata pārmaiņām, par savu iespējamo nākotni. Es domāju, dārzkopība ir piemērota jebkāda vecuma bērniem, arī tiem, kam varbūt nav garīgās veselības problēmas, kā arī tiem, kam ir. Mēs arī strādājam, izmantot vienu no saviem dārzkopības lauciņiem, dārzeņu lauciņiem. Pagājušā gadā to kopa jauniešu organizācija. Un bija ļoti interesanti vērot, kā tas notiek, jo daudzi jaunieši ļoti reti nonāk un viņiem ir šī iespēja redzēt ziedus, augus, un tas ir ļoti aizraujoši, un viņi tiešām arī izaudzēja šos dārzeņus, bet viņus aizrāva dabas daudzveidība un skaistums. Dažkārt, kad pie mums ierodas skolu grupas, dārzs var palīdzēt bruģēt šo tiltu starp tehnoloģijām un dabu. Un, piemēram, lai to izdarītu, skolotāji var lūgt katram bērnam atrast kādu vienu īpašu lietu un nofotografēt to, un beigās tad viņi dalās ar savām fotogrāfijām. Nav tā, ka viņi var uzņemt, cik grib, viņiem tiešām tikai viena lieta jāizvēlas. Viņi rūpīgi visu apskatās, un ir dažādi veidi, kā ar bērniem var strādāt dārzā. Es domāju, darbs ar pusauģiem var būt ļoti smags, lai piesaistītu viņu uzmanību, iesaistītu viņus projektā. Un jāsaka, ka tie, kas to dara, padara šīs aktivitātes ļoti interesantas. Notiek daudz šīs iepazīšanās aktivitātes, un vienmēr arī ir kāda maltīte no dārza produktiem sagatavota, jo daudzi šie bērni nemaz tik labi neēd, bieži ir izsalkuši. Arī šī dalīšanās ar ēdienu savā ziņā tas šiem bērniem liek justies kā tādā surogāta ģimenē. Šīs aktivitātes ir ļoti stabilizējošas, un to var izmantot dažādos veidos. Tomēr līdz tam brīdim, lai nonāktu, ir jāiegulda daudz darba. Un jāsaka, ka pēc šī projekta es tiešām ļoti cienu dārzkopības terapeitus, jo tas nav viegli. Tas nav viegli. Nevar vienkārši cilvēkus atvest un iemest dārzā, jo īpaši pusauģus. Paldies! Liels paldies par ļoti iedvesmojošo lekciju. Jāsaka, ir milzīgi daudz ideju. Man ir jautājums par botāniskiem dārziem. Es biju pārsteigta. Jūs minējāt 2 botāniskos vai pat 3 botāniskos dārzus, kas iesaistījušies šādos projektos. Vai tas ir kaut kas tāds, ko viņi ierasti dara, botāniskie dārzi, jeb vienkārši daži botāniskie dārzi ir īpaši inovatīvi? Vai to ierosina valsts, vai tas ir tāda tautas iniciatīva? 2 botāniskie dārzi, un man liekas, ka daži vēl gatavojas, bet šie 2 ir ļoti īpaši. Viņi ir tik ļoti apņēmušies īstenot šos kopienas projektus, garīgās veselības projektus. Ņujorkas botāniskais dārzs ir izveidojis brīnišķīgu jaunu mācību centru skolām, un arī, lai cilvēki varētu iegūt zināšanas par lauksaimniecību pilsētā. Čikāgas programma ir ļoti plaša, tur ir daudz dalībnieku. Šis ir tā kā ievad līmenis, un ja jauniešiem tiešām interesē, tad var turpināt veselu programmu un var iegūt šo te apmācību un var kļūt par profesionālu pilsētas dārznieku, un ar to arī vēlāk pelnīt naudu. Tad viņi piedāvā šo te perspektīvu.
Viņi strādā pie tā, lai iesaistītu bērnus, lai apmācība notiktu, un šajā procesā arī tiek uzlabota dalībnieku garīgā veselība. Un abos šajos botāniskos dārzos tiek īstenotas arī garīgās veselības programmas. Lielbritānijā arī ir botāniskie dārzi, viņi ir mazāki, varbūt nav tur tik daudzas šīs iestrādes, jo šie divi botāniskie dārzi ir tiešām bagāti Amerikā. Un viņi jau ilgstoši strādā šādas programmas, un viņiem jau sen ir šāda apņēmība strādāt šajā jomā. Lielbritānijā mazāk šādu piemēru, bet ir aizvien lielāka interese, un ir izpratne par to, ka nevar gaidīt, ka cilvēki vienkārši tāpat nāks uz botānisko dārzu, ka ir jābūt arī šiem projektiem, kas uzrunā cilvēkus. Un daudziem botāniskiem dārziem arī ir skolu programmas. Bet arī Karaliskā dārzkopības biedrība būtiski mainās, teiksim, lai palīdzētu cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām un lai izmantot šim nolūkam terapeitisko dārzkopību. Mums ir tāds jauns dārzs Bridgewater, kam plānu izstrādāja mans vīrs. Šis dārzs atrodas pie Mančesteras. Tas ir ļoti liels projekts, kur ir spēļu zona, mežā tāda izpētes spēļu zona. Tad ir terapeitiskais dārzs, dārzā ar šo te mūra žogu. Tad arī ir sociālās receptes zona, par ko runāja iepriekš Damjens. Principā mainās šī attieksme, jo kādreiz tika uzskatīts, ka šīs organizācijas ir tikai par dārziem un ap dārziem, bet tagad šī te izpratne, manuprāt, jau visā pasaulē mainās. Ir izpratne, ka šī sabiedrības uzrunāšana ir ļoti svarīga un ka tas var būtiski ietekmēt cilvēku dzīvi. Un, diemžēl, ja nav mikrofona, tulki nevar iztulkot. Es lūkšu tulku palīdzību. Mani sauc Laura. Pirmkārt, jāpaldies par tiešām iedvesmojošo lekciju. Un man pieredze un jautājums ir, es veidoju publisko dārzu un gribētu šo dārzu veidot ne tikai kā apskates dārzu, bet arī kā ar sociālo pievienoto vērtību. Un ļoti daudz dārza apmeklētāji, kad viņi atbrauc pie mums ciemos, tas dārzs ir liels, ar ļoti lielu teritoriju, Ainavisku, un viņi saka, jums te vajag rīkot talkas. Un es arī viņiem piekrītu, un es šīs talkas cenšos rīkot, un tajās manās sajūtās ir, kad man liekas, kā ģimene no, pieņemsim, Purciema, taču var atbraukt, pakasīt lapas, tur padarīt kaut kādus dārzus darbus, uzcert kopā ar bērniem maršmelovus, un ka tas taču ir fantastiska pieredze, bet organizējot, tās atsaucības nav, tie ir tikai draugi, radi un daži dārza apmeklētāji, kas tiešām ko ir uzrunājusi, tad kāds ir jūsu ieteikums, kā liktei, caur ko to sabiedrību uzrunāt, lai viņi ieraudzītu to vērtību tajā visā? Kas ir tie atslēgas vārdi? So I'll try to translate. A very long question. Yeah, it's part of a kind of an experience because the question is about kind of creating this public gardens, and one of the listeners, the question, she is creating a kind of a public garden space, and of course a lot of people kind of suggest that you have to kind of make some gatherings, talka, I don't know how to explain it, like a communal activities for different people, and she's trying to do that, and she doesn't see a lot of response, and the question was about how do you kind of make this going, this kind of involvement of the community. What is the key? Yeah, the key to involving the community. Well, I think every community is different, so you've got to find out what. Visas kopienas ir atšķirīgas, un arī jums ir jāsaprot, kas būs tas, kas piesaistīs jūsu kopienu dārzam. Varbūt tur var būt kāds koncerts pēc tam, jeb varbūt kaut kas ļoti tāds atšķirīgs no ierastā, varbūt kāds mākslinieks.
vai bērnu spēles tiešām ir radoši jādomā, kas varētu būt tas, varbūt kaut kādi ēdieni. Tas ir atkarīgs no kopienas, no tā, kāda šī kopiena ir, kādas ir kopienas vajadzības. Daudzi cilvēki uzskata, ka dārzkopība tas nav man, viņi par dārziem neinteresējas, viņi liekas, ka ar viņiem tur nav nekādas saiknes, bet ir vienkārši jāmēģina, nevajadzētu zaudēt cerību. Bet man liekas, ka tas ir grūti piesaistīt šos cilvēkus. Mēs mēģinām mainīt attieksmi un uztveri, un tas nekad nav viegli. Pārmaiņas nekad nedodas viegli. ASV cilvēkus ļoti aizrauj pārtikas jautājums, jo mums notiek industriāla ražošana, jo vienkārši nav iespējams nopirkt kaut ko, kas nav apstrādāts ar herbicīdiem vai pesticīdiem. Pārtika nav svaiga, bieži viss ir iesaiņots plastmasā. Un tāpēc cilvēki bieži dodas uz šiem dārziem, jo tur ir iespēja nopirkt šos svaigos produktus. Bet varbūt citās pasaules daļās tā nav tāda problēma. Jāskatās, kā cilvēkiem dzīvē trūkst, kas liktu viņiem doties uz dārzu, kas viņiem būtu šī iespēja vai šis resurss, ko viņi gribētu izmantot. Ģimeņu dienas. Mums Bridgewaterā ļoti populārs izrādījās. Ir šīs ģimenes dienas, kad mēs būvējam tādas mājiņas. Ziniet, kādreiz bērni spēlējās mežā, viņi tur sev būdiņas visādas būvēja, un tur var slēpties un tam līdzīgi. Un tad šo visu varēja arī norganizēt dārzā. Un mūs vienkārši pārsteidza, cik populāra šī aktivitāte bija, jo visi varēja radoši būvēt kaut ko no kaut kādiem materiāliem. Nebija kaut kas gatavs nolikts priekšā, bija jāizveido pašam, bet iespējams, ka tas citās pasaules daļās nenostrādās. Tāpēc ir jāskatās, kas tieši jums uz vietas dara. Jo ir jāsaprot, ka nav mums viena kopiena, mums ir daudzas dažādas kopienas. Jautājums? Liels paldies par lielisko prezentāciju. Man ir daudz jautājumu, bet varbūt 2. Tad vismaz 1, jo atļauj tikai 1 uzdot. Tātad jūs stāstījāt, ka vecāki cilvēki savam dzīves noslēgumam, viņiem nav visu laiku jāatrodas slimnīcā, kur ir tikai baltas sienas. Kā tas notiek Lielbritānijā? Teiksim, ja ārsti saka, ka ir jāveic operācija un jādara tas vai šis, un pacients saka, nē. Ko kā psihoterapeits var darīt? Es domāju, ka jautājums ir, vai jūs redzat šo izpratnes maiņu dzīves beigās, ka cilvēki varbūt saprot, ka ir jāiesaista daba un dārzkopība šajā posmā. Es domāju, ka tā ir augoša tendence. Tāpat kā daudz kas cits, tas atkarīgs no valsts uz valsti. Man ir labs draugs, kurš strādā jaunā izglītības projektā tieši dzīves beigu posmam, kas saucās Dzīvo labi, mirsti labi. Un tās ir tādas kā nāves dūles, ko viņš apmāca, bet tās palīdz cilvēkiem
tikt galā gan ar praktisko, gan psiholoģisko nāves aspektu. Daudz no cilvēkiem jau strādā veselības aprūpē, bet viņi vēlas būt labāk sagatavoti citu cilvēku sagatavošanai nāvei. Un daba ir viens no pamatelementiem. Es domāju, ka mēs visi nepanesam vecumu pārāk labi, jeb negaidām vecumu pārāk labi. Un veciem cilvēkiem ir ļoti maz piekļuvis dabai, it īpaši vecoļaužu pansionātos. Manā grāmatā arī ir aprakstīts viens no vecoļaužu namiem ASV, kas kļuva par tādu kā eksperimentu, kur ieviesa augus, arī tādu dārziņu uztaisīja, kā arī dārzā zālājā palaida pāris trušu. Un tika skatīts medikamentu lietošanas apjoms pirms un pēc, un cilvēkiem bija nepieciešams mazāk medikamentu, lai viņi būtu mierīgāki, labāk gulētu, un šī intervence neizmaksāja necik dārgi. Dēmiens jau minēja jau šos eksperimentus, kas rezultējas ar kaut ko pilnīgi pārsteidzošu. Un man arī par šiem rezultātiem bija liels pārsteigums. Pirmais no šādiem eksperimentiem bija 87. gadā. Un viņš jau tad parādīja un runāja par cilvēkiem, kurus izrakst no slimnīcas agrāk nekā bija plānots. Kāpēc cilvēki tik ilgi to nesaprata? Cilvēki klīniskajā vidē, kura ir ļoti trauksmaina pati, un sienas ir baltas, cilvēkiem ir atņemts viss personīgums, personīgais, nekas, kas tās sienas mīkstina, izdekorē. Tam ir tikai un vienīgi negatīvs efekts. Tas darbojas pret ārstēšanu, pret zālēm. Kāpēc mēs tā darām? Vēl joprojām slimnīcās. Bet tas lēnām mainās, bet ne visur. Tam vajadzīgs laiks, bet pats galvenais, ka tagad ir lielāka izpratne, vairāk izpratnes. Es īstenībā kā psihiatri, kad sāku rakstīt savu grāmatu 2014. gadā, es sāku pētīt šīs grāmatas nepieciešamībai un rakstīju 5 gadus. Un es biju vienā konferencē un kolēģiem es stāstīju, es rakstīšu grāmatu par dārzniecību un mentālo veselību. Viņi skatījās uz mani kā uz vai nabadzīta, gan tev nepaveicās. Un pēc 5 gadiem, kad es pabeidzu, īstenībā viņi visi teica, super, tik interesanti. Viņiem pat 5 gados bija mainījusies tā izpratne par dārzkopības ārstniecisko efektu. Un kolēģi un paziņas man sāka teikt, jā, tur arī kopienas tie mazdārziņi, un tie ļoti, ļoti palīdz. Esmu dzirdējis par tādiem projektiem, tur laikam kaut kas labs ir. Tā kā projekta izveidošana arī ir grūti, bet mēs paši esam palaiduši kaut ko garām. Paskatoties vēsturē uz 18. gadsimta pusi, 19. gadsimta, 20. gadsimta sākumā, ikdienā slimnīcā tika grieztas puķes. Viens no ārstiem, kas apraksta notikumus Pirmajā pasaules karā, raksta savai līgavai, tev vajadzēja redzēt brīnišķīgās dziedu kompozīcijas, ko medmāsas ienes ikdienu pie pacientiem un arī pie manis. Tāpat arī slimnīcās bija dārzi un tā tālāk. Un kurā brīdī mēs to visu pazaudējām? Liekas, ka vairāk jautājumu nav, kaut arī ir jautājumu. Neviens negrib būt pēdējais, kas uzdod pēdējo jautājumu. Mans vārds ir Kristīne, un es strādāju vides zinātnēs. Paldies par šo grāmatu un paldies
par to, ko jūs teicāt, ka cilvēki atsvešinās, sabiedrība atsvešinās no dabas, tā atsvešināšanās. Un kāds ir jūsu viedoklis? Vairāk un vairāk un labāk aprīkotas dabas takas. Vai tas ved pie vēl tālākas atsvešināšanās vai lielākas saiknes ar dabu, ka mēs varam vienkārši staigāt bez gumijzābakiem, piemēram, Purvājā vai Mitrājā, un tās augtās ekomājas Somijā, kur meža vidū tu vari dzīvot stikla mājā, labi aprīkotā, vai tā ir tālāka atsvešināšanās vai gluži otrādi satuvināšanās ar dabu. Es domāju, te jārunā par pakāpi, kādā tas notiek. Cilvēkiem vienmēr ir bijusi nepieciešama aizsardzība no dabas. Vienmēr liekas, ka daba ir kaut kas skaists, puķītes un ziediņi, bet mums ir nepieciešama aizsardzība no dabas, no vētrām. Un kas tad ir atšķirība, vai tā lielākā atšķirība ir gumijzābakos un stikla kupolā? Mums ir nepieciešama kaut kā sevi pasargāt, jo dzīvot brīvā dabā nemaz nav viegli, tas ir grūti. Kārlis Jungs par to skaidri rakstīja. Es arī citēju savā grāmatā viņu. Daži cilvēki ir atkarīgie no dabas, viņi to izmanto kā narkotikas. Un viņiem to nepieciešams, un varbūt, ka ir nepieciešams kaut kāds mediātors starp cilvēcisko un dabu. Varbūt tāpēc ir šie, varbūt nevajag skatīties uz tiem diviem ekstrēmiem. Un viņš ārkārtīgi labi runāja par to, ka ir nepieciešama mazdārziņi, un par to viņš runāja jau 1960. gadā. Bet tajā brīdī, kad cilvēki kļūst pārāk romantizē dabu, pārāk idealistiski uztver dabu, tajā brīdī var notikt arī kas slikts. Mēs tā nedrīkstam darīt, bet, jo cilvēki nebūs sagatavoti tam, kas tur gaidīs. Bet pats galvenais, lai cilvēki novērtētu dabu, saprastu, no kurienes nāk viņu pārtika, ka mēs esam bioloģiskas būtnes, mums ir jāsaņem dienas gaismu, mums ir nepieciešama arī nakts, mums nepieciešams atkopšanās laiks. Mēs nevaram pātrināt kaut kā augšanu mākslīgi, bezgalīgi. Tāpat kā mēs nevaram mākslīgi ātrāk izaudzēt koku, mums jābūt cieņpilniem. Tādējādi radot daudz dažādas saiknes ar dabu un cilvēci ar dabu. Un ja tā ir dabas taka, labi aprīkota, un ja tas ir pirmais kontakts, varbūt, ka ir nepieciešams šis pirmais kontakts, kas ir gana drošs, saistīts, jeb aprīkots ar eksistenciālu drošību. Citi turpinās meklēt mežonīgākā dabā, citiem varbūt būs pietiekami. Tā kā maziem bērniem dārzs ir tāda vieta, kur tu vari ielikt savas rokas zemē, vari kļūt dubļains, vari atpūsties, vari sēdēt, bet šie mazie solīši, kas ir jāizbauda. Paldies jū, un aplaudēsim mūsu galvenajai runātājai. Un, manuprāt, tagad ir jādod vārds Ilzei noslēguma vārdiem. Jū, paldies, jūs brīnišķīgi to apkopojāt, kāds ir līdzsvars un ka ir nepieciešams līdzsvars starp dabu un cilvēku un cilvēciskumu. Un mums ir nepieciešams šis līdzsvars, un kā mēs kļūstam labāki cilvēki, jo daba ir viens no vienojošiem faktoriem. Un paldies visiem runātājiem, Dēmienam,
Man liekas, ka viņš ir izgājis ārā ieelpot. Paldies, Elēna, Inga un Sju. Paldies jums visiem!